kad augi ir noziedējuši, tos vajag apgriezt. Tas attiec ne tikai uz īrisiem, peonijām un tādiem skaisti ziedošiem augiem, bet arī uz zemsedzes augiem. Un pirmais no tiem šobrīd noziedējis ir floksītis. Kā var redzēt, te viņš ir pilns ar tādiem noziedējušiem pumpuriņiem, un floksi vajag apgriezt. Protams, to var darīt vienkārši ar šķērēm. Es izmantošu tādas īpašas šķēres, kas ir domātas gan krūmu, gan arī šādu te zemsedzes augu griešanai. Tā sanāks ātrāk. Tātad vienkārši ņemam un griežam nost apmēram kādus 5 līdz 10 centimetrus, tā kā ķemmējot šo te floksīti, lai nogrieztu visus tos noziedējušos ziediņus. Jo tad floksītis saņemsies un iespējams uzziedēs vēlreiz. Aiziet! Lielākā daļa ir nogriezta, var paņemt kādu skaistu smalku grābeklīti un nogrābt visu to nogriezto. Lūk. Protams, viss nav ideāli nogriezies, ir pa kādam ziediņam vēl sausam palicis. To tad var, tur, kur bail iet ar šķērēm, tā ka šeit var vienkārši piegriezt, paņemt rokās un nogriezt. Vienkārši tas ir daudz lēnāk. Bet precīzāk. Tām garām šķērēm sanāk ātrāk, bet dažkārt jau jāpaņem arī šīs te rokā. Tāpat vajag arī noteikti paskatīties, ierobežot, kur viņš iet. Ja jūs gribat gluži otrādi, tā kā apsekņot un padarīt to floksīti, to viņa apjomu lielāku, kā es arī tad darīju, iestādījos pavisam tādu maziņu flokšu stádiņu. Tad es vienkārši paņēmu viņa šos te zāriņus, redzat, kā viņam te apakšā nekādu faktiski sakņu sistēmu nav. Pieliku un tā pieraku. Tā kā vienkārši apberot ar zemi pierokot. Un tad viņš vēlāk šeit izveido saknītes un floksīts jums būs tālāk. Manā gadījumā man tas nav vajadzīgs vairs, jau būs skaisti un pietiks. Tā kā, principā, floksīts būs apgriezts. Tad blakus man ir laimiņš, kad tas noziedēs, to arī varēs apgriezt. Viņš gan vēl tūlīt jau ziedēs ar tādiem skaistiem rozā ziediņiem. Pēc tam vienkārši tos ziediņus te tā pilnīgi var nogriezt vai ar vienkārši šķērēm vai tā atsevišķi pa vienam ziediņam. Tad visur viņš būs. Armērijām arī var jau pamazām sākt pa vienam ziediņam griezt nost, kas ir noziedējuši. Jo redzat, te vēl būs daudz jauni pumpuriņi. Bet šie te noziedējušie mazliet bojā skatu. Tāpēc nav ko gaidīt, kad noziedēs viss krūmiņš. Patīram viņu, ja? Var arī vienkārši noraut, viņi viegli raujās. Lūk, pilnīgi cits jau skats. Vispār tikai baltie ziediņi. Lūk, un tas pats arī ar citiem šāda tipa augiem, kas ir noziedējuši, kā man te maurlociņš arī prasās jau apgriezt. Maurlociņu faktiski vispār var griezt tā pavisam zemu nost, un viņš atkal ataugs. Tāpat drīz jau būs jāgriež arī spīreju grefšēm, bet to, kā griezt spīrejs, pēc noziedēšanas man ir video Sapņu fazendā, tā kā principā tieši pēc tādu pašu principu arī šo spīreju pēc ziedēšanas jānogriež. Vasarā ziedošais spīrejs vēl tikai ziedēs, lūk viņa, piemēram, Little Princess.
Nu, pagaidām es viņu negriezīšu. Ir cilvēki, kas visu laiku viņus griež, kam tie rozā ziediņi uz dzeltenā lapojuma nepatīk. Man patīk. Es ļauju viņām noziedēt un pēc tam tikai apgriežu. Tā, piemēram, Spirēja Firelight arī jau sākus ļoti skaisti ziedēt. Un bitītēm arī ziediņi patīk. Arī obrēte jau ir noziedējusi. Vajadzētu viņu apgriezt. Šo vajag griezt pavisam droši zemāk, lai viņi sakuplo un zaļo atlikušo vasaras daļu. Griežam. Nogriezt to. Vajag izmantot arī kādu tādu smalku grābeklīti, ar kuru palīdzību to izdarīt. Un obrēte jums pateiks paldies. Pieņemsies spēkā un atsāks ziedēt. Skaists, kompakts cērs. Ir īstais laiks arī apgriezt kaķu zāli. Kā var redzēt, te viņa jau ir pilnībā noziedējusi. Griežam droši. Ja jūs redzat jaunus dzinumiņus, kas veidojas, tad griežat virs viņiem. Tā kā šeit, jā, virs tā jaunā dzinumiņa nogriežam, jo tas tūdaļ te izaugs un ziedēs vēl. Bet, principā, griežot vienkārši domājam par to, kāds būs tas krūmiņš, cik lielu jūs to gribat. Un pēc apgriešanas kaķu zāle ļoti sakuplos un atkal ziedēs. Te jau var redzēt tos jaunos dzinumus no vidus, kas nāk ārā. Tad visu šo te nogriežam un pavisam drīz tā jau būs tāda kompakta smuka. Te es varu parādīt, man ir jau apgrieztas kaķu zāļu pilna. Redzēt, te vidējā vēl zied jau. Un šeit ir maziņš apgriezts krūmiņš, kas jau dzen jaunas dzinumiņus, smukāk zaļus, kas sakuplos un ziedēs. Lūk, tā izskatās krūmiņš pēc apgriešanas. Šo te visu es nogriezu. Ja jūs gribat, jūs varat mēģināt arī apsakņot šos te nogrieztos dzinumiņus. Vienkārši iestraužot zemītē, nogriežot apakšējās lapiņas, slīpu griezumiņu un atstājot 2 vai 4 lapiņas, kuras saīsinām un virs viņām nogriežam taisni. Ko? Dārzs, tas ir visu laiku mainīgs elements, tātad visu laiku ir jārūpēs par augiem, lai tie turpinātu ziedēt, jānogriež noziedējušās ziedkopiņas. Tā kā aicinu jūs arī neaizmirst par šādiem te griešanas darbiem arī vasarā un uz tikšanos Sapņu fazendā.